Redzams, ka uzliesmojums jau ir sācies Kubas diktatūras centrā, jo Trumps ir izdarījis dubultu spiedienu uz Kubu. Savukārt Karību jūrā parādījās aviācijas bāzes kuģis USS Nimitz netālu no spiediena ceļa uz Kubu, tieši laikā, kad Trumps vēršas pret diktatūras veco kodolu un pārvērš Castro lietu par brutālu brīdinājumu Havanai. 2026. gada 21. maijā ASV Dienvidu pavēlniecība paziņoja par Nimitz triecienu grupas ierašanos reģionā ar kuģiem, lidmašīnām un pietiekamu jūras spēku, lai jebkuru režīmu nostādītu stūrī. Apsūdzība pret Raulu Castro jau ir spēkā, taču tas, kas palielina bailes Kubā, ir tas, ka Vašingtona tieši šobrīd pārvieto reālu militāro spēku uz salas apkārtni, kad Amerikas tiesu vara izvelt pēdējo Castro no komforta zonas. Havana var atkārtot pretestības runu, taču amerikāņu lidmašīnu bāzes kuģis Karību jūrā diktatūrai nepaliek nepamanīts. Diktatūra ir sagrauta, bez enerģijas, bez pārtikas un bez autoritātes sava paša tautas priekšā. Ja Trumps jau ir izvietojis Nimitz uz spēles galda un vēl atvēris tiesvedību pret Castro, kāds būs nākamais solis pret Kubas režīmu? Vai Havana joprojām spēj izlikties, ka viss ir normāli? Ja Kubas diktatūra jau piedzīvo elektrības pārāvumus, badu un iekšējas bailes, kas notiek šajā režīma pēdējā elpas vilcienā, kamēr Kubas tauta jau 67 gadus gaida šo brīdi? Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reāla laikā, ar labāko žurnālistikas kvalitāti, kādu jebkad esi redzējis. Atbilstoši uzticamības standartam Milsons Alves Global. ASV Tieslietu departaments izbeidza klusēšanu un paziņoja apsūdzību pret Raulu Modesto Castro Rusu, kuram šodien ir 94 gadi, par sazvērestību ar mērķi nogalināt Amerikas pilsoņus, 4 slepkavības apsūdzībām un 2 apsūdzībām, kas saistītas ar lidaparātu iznīcināšanu. 2 lidaparāti tika notriekti starptautiskajā gaisa telpā bez brīdinājuma, un visi lidaparātos esošie gāja bojā. Baltajam namam tas pārvērš šo lietu par noziegumu pret Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem, nevis tikai par politisku strīdu ar Havanu. Lidmašīnu bāzes kuģis Karību jūrā piešķir vēstījumam lielāku svaru. Oficiāli SS Nimitz piedalās misijā Southern Seas 2026, ko vada ASV 4. flote, lai paplašinātu sadarbību jūras operācijās, apmācībā un reģionālajā drošībā. Taču šāda lieluma trieciengrupas klātbūtne laikā, kad tiek izvirzītas apsūdzības Raulam Castro, maina politisko situācijas uztveri Havanā. Nimitz nav parasts kuģis. Tas ir gaisa spēka projicēšanas, komandvadības, novērošanas un militārās klātbūtnes platforma. Kad tās parādās Karību jūrā tajā pašā dienā, kad Vašingtona vēršas pret simboliskāko Kubas diktatūras vārdu, režīms saprot, ka spiediens vairs nav tikai vārdos, bet ir ieguvis konkrētu formu jūrā. Donalds Trumps šo gadījumu raksturoja kā lielu brīdi Kubai un kubiešiem, kuri pameta salu. Viņš teica, ka Kubas nācija ir bankrotējusi, bez pārtikas, bez pietiekamas enerģijas un bez iespējām izdzīvot pašreizējā režīmā. Tajā pašā laikā viņš noliedza, ka šobrīd būtu nepieciešama militāra eskalācija. Šī atbilde ir aprēķināta. Trumpam nav jāizsludina iebrukums, lai iebiedētu Havanu. Viņš ļauj Tieslietu departamentam rīkoties, saglabā jūras spēkus redzamus Karību jūrā un nostāda diktatūru neērtā pozīcijā. Vai nu izliekās, ka viss ir normāli, kamēr pēdējais Castro kļūst par tiesvedības mērķi, vai arī atzīst, ka amerikāņu spiediens ir sasniedzis režīma visjutīgāko punktu. Migels Dias-Kanels reaģēja, apsūdzot Vašingtonu politiskā manevrā un mēģinājumā izdomāt ieganstu agresijai pret Kubu. Atbilde nāca ar diktatūras ierasto toni, vainot Amerikas Savienotās Valstis, runāt par suverenitāti un mēģināt pārvērst kriminālu apsūdzību par uzbrukumu visai salai. Taču Havanas problēma ir tā, ka šī lieta nav radusies tagad. 1996. gada civilo lidmašīnu notriekšana palika spilgti atmiņā Kubas trimdas kopienā un upuru ģimenēs. Režīms mēģina saukt lidmašīnas par draudiem, taču Amerikas apsūdzība uzsver, ka tās bija trimdas civilās, neapbruņotās lidmašīnas, kuras notrieca militārie iznīcinātāji ar raķetēm Arar. Kubas režīms saskarās arī ar iekšēju krīzi, kas padara šo spiedienu vēl bīstamāku. Salā notiek elektrības pārāvumi, trūkst pārtikas, trūkst medikamentu un ir uzkrājies sabiedrības nogurums. Tieši šeit Marko Rubio vēstījums iegūst spēku.
Rubio norādīja, ka elektroenerģijas, pārtikas un degvielas trūkumu nevar attiecināt tikai uz ārējiem faktoriem, jo režīma elite kontrolēja miljardus, kamēr iedzīvotāji stāvēja rindās, piedzīvoja elektrības pārāvumus un nabadzību. Šī pieeja tieši skar Kubas varas centru, īpaši ekonomisko struktūru, kas saistīta ar militāriem spēkiem, viesnīcām, valsts uzņēmumiem un loku, kas izveidojies ap Castro ģimeni. Rauls Castro vairs oficiāli nevalda kā agrāk, taču joprojām ir dzīves vecās gvardas simbols. Tāpēc apsūdzības izvirzīšanai ir lielāka politiskā ietekme nekā pašam procesam. Kubas diktatūra vienmēr ir pārdevusi ideju, ka tās vadītāji ir neaizskarami. Tagad Raula vārds parādās federālajā apsūdzībā Amerikas Savienotajās valstīs ar noziegumiem, par kuriem, ja tiks notiesāts, var piespriest bargāko sodu. Tieslietu departaments minēja arī Luisu Raulu Gonzalesu Pardo Rodriguesu, kurš jau atrodas ASV apcietinājumā par nepatiesu informāciju migrācijas dokumentā, kā vienu no apsūdzētajiem šajā lietā. Tas atver konkrētu iespēju. Tā nav tikai simboliska apsūdzība. Vismaz viens iesaistītais jau ir tiešā ASV tiesu iestāžu sasniedzamībā. Havanas skatījumā tas ir sliktākais scenārijs. Apsūdzība netika izvirzīta slepenībā kādā augstā tiesas zālē. Tā tika izvirzīta publiskā, politiskā un ar vēsturi piesātinātā pasākumā. Tagad jautājums, kas smagi gulstas pār Kubu, ir, kas notiks tālāk? Trumps saka, ka neredz tūlītējas eskalācijas nepieciešamību, taču arī neaizver durvis nākamajiem soļiem. Tieslietu departaments jau ir iekļāvis Raulu Castro un pārējos apsūdzētos krimināllietā. Dienvidu pavēlniecība uztur jūras spēku klātbūtni Havanā. Kubas valdība reaģē ar dusmām, taču nepiedāvā reālu risinājumu iedzīvotājiem. Diktatūra cenšas pārdot pretestību, kamēr Vašingtona palielina politisko cenu par vīrieša aizsargāšanu, kurš apsūdzēts dalībā akcijā, kas nogalināja 4 cilvēkus civilajās lidmašīnās. Nākamā rīcība var nākt no tiesām, diplomātijas vai ar vēl lielāku ekonomisko un militāro spiedienu Karību reģionā. Tūlītējais efekts jau ir parādījies. Havana bija spiesta reaģēt. Dias Kanels aizstāvēja Raulu, un režīms sāka izturēties pret tiesas apsūdzību kā pret eksistenciālu draudu. Spiediens ir vērsts arī uz tiem, kas joprojām uztur režīmu no iekšienes. Ģenerāļi, ekonomiskie operatori, personas, kas saistīts ar drošību, un Castro ģimenes politiskie mantinieki sāk raudzīties uz šo lietu ar citu satraukumu. Ja gandrīz 30 gadus vecs notikums tagad ir atgriezies ar jaunu spēku, arī citas lietas var tikt izvilktas no atvilktnēm. Šī ir daļa, kas izraisīs satraukumu. Kubas valdība vēl diktatūra izdzīvoja gadu desmitiem, paļaujoties uz aizmirstību, bet Trumps pārvērta atmiņu par spiediena instrumentu. Kuba ieiet šajā jaunajā posmā ar nervozu režīmu, nogurušu sabiedrību un Vašingtonu, kas runā par taisnīgumu upuriem. Lidmašīnu bāzes kuģis Karību jūrā demonstrē klātbūtni. Apsūdzība Miami parāda juridisko tvērumu. Trumpa runa rāda politisko virzienu. Un nērtais klusums. Nērtais klusums aiz Kubas propagandas parāda, ka Rauls Castro, pat vecs un attālinājies no ikdienas kamerām, ir kļuvis par centrālo figūru krīzē, kas var atvērt jaunas nodaļas pret struktūru, kas valda salā. Es esmu Milsons Alves, globāli internacionalists, un mans mērķis ir katru dienu sniegt jums patiesu informāciju. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un beigās ieskatieties komentāros, lai jūs būtu vēl vairāk iesaistīts. Apskāviens līdz nākamajai reizei.